Kā mana tēva brālis bija aizbraucis uz Ameriku, bet jau 30. gados, tā, kad bezdarbs bija Rīgā, Latvijā vispār. Un tad viņš tur arī pirmos gadus, vēl kad maziņi bija, atceros, kaut ko sūtīja mums tur tā. Bet mēs tā baidījāmies arī vēstules daudz rakstīt un tā. Un tomēr tēvu izsauca uz stūra māju. Tantiem mums ļoti daudz toreiz pastāvām bija vīra krustmāte, ne manējie, bet mana vīra krustmāte Amerikā, ka mūs neviens nekad netraucēja. Jā, tas ir brīnums. Jā, un daudz tanti mums ļoti daudz sūtīja toreiz. Mums jau nekā nebija, kad atbraucām, mēs jau bijām diezgan pliki un nabagi. Un tanta mūs tā apglabāja, atsūtīja visu, bet nekad neviens neko mums netraucēja un nesaus. Brīnums. Jā, es pat arī tā brīnījos jau. Un mēs pat satikties braucām uz Rīgu ar viņas atsūtītu paziņu, kas mums atbrauca pie mums. Paskat, ko? Jā, veikalā gājām iepirkties un neviens neko mums nekad neprasīja. Nu, gan jau es stūru stāvēju un skatījāt. Nu, tas jau gan bija, tas jau noteikti bija, un tāpēc jau mēs tai viesnīcā neko nerunājām, gājām ārā un tad sākām runāties tikai. Jo tā, kas atbrauc, tāpat jau arī saprata, ka tā jau nav, ka neviens mūs nenovēro. Bet, laikam redzēja, ka mēs jau brīnos, mēs kā izsūtītie, tā jau nevēlams personas, bet neko mums neaiztika. Un kā jums bija... Kā jūs varējāt darbu normāli pēc Sibīrijas dabūt, jums nebija kaut kāds šķēršļs? Nē, tā jau gan nebija tik traki. Bija atbrauc tā, es Sibīrijā man gadījās par laimi, mums bija tāds komandants, mums jau uzraudzīja visu, un tas komandants bija ļoti kaut kādā veidā labvēlīgs. Vēlāk sadraudzījās pilnīgi ar mūsu izsūtītiem vīriešiem, tur gājuši ņabi iedzert un visu ko. Un viņš, ko tad es tagad gribēju stāstīt, tā kā... Jā, es prasīju, vai nelika kaut kādus šķēršļus, ka nebija atgriežoties, vai nebija grūti? Jā, un tagad atbraucām atpakaļ, un tagad, tā es arī domāju tagad, un tur mums viņš ļāva iemācīties, un man gadījās iet feldšeru vecmāšu skolā. Un pat nevis sākumā, tur, kur jāmācās tā sākumā, bet otrā kursā jau ar medicīnas tematiem. Un man gadījās laimīgi tas beigt, un atbrauc tev, man tagad tas diploms ir, es tagad gribu, strādāšu. Un vīra māte arī ar savu māti, reizi ar mums atbrauc, mēs visi kopā tur dzīvojām. Un tās dzīvoja Alūksnē. Un tur gadījās tā, kad aiz Alūksni, kad 10 vai 15 kilometru Armas pagastā, vajadzīgs patreiz ir feldšers, tukšu māju. Nu, labi, es aizbraucu uz to un iesniedz dokuments un pieņēma mani Nu, viņi bija esplanādē, bet kāda vispār tā sajūta bija, ka tā kā apkārt visi tie Krievu, tie vadoņu ģimetnes visas un tā, kāda bija vispār sajūta? Es nezinu, kāpēc man tā sajūta bija pavisam tāda, kā es būtu te bijis jau normāli dzīvojusi. Un man nekas nebija tāds pretīgs. Es sapratu, laikam tur dzīvojot Krievijā tik ilgu laiku, jau sapratu, kas tā Krievija ir. Un sapratu, ka te tā kā Latvijā drusku savādāk ir. Es jau vēl nezināju tur visu to politiku un tādu, tas jau man bija tālu ziņa. To nevarēju nemaz iedomāties. Bet man nekas tāds pretīgs nebija. Man bija, es tā jūtos ērti un labi. Jā, protams, jā. Es domāju, tie pirmie svētki, pirms jūs izsūtīja. Ka tie paši pirmie pēc kara. Tie jau bija jauki, tur jau bija, nebija ko runāt nemaz. Tur jau tās... Toreiz tie studiju gadi mums bija jāskrēj no universitātes uz bioloģijas fakultāti bija Alberta ielā. Alberta ielā. Tur bija fakultātes ēka. Un tad tur bija tas pamats, kur diezgan
Un tad, bet tās politiskās atkal bija universitātes aulā. Jā. Tur bija jāskrien, un tad no turienes skrējām atkal uz nākošo lekciju uz to bioloģijas fakultāti. Kur jums kora mēģinājumi notika? Kurā vietā? Mēģinājumi arī turpat kaut kur bioloģijas telpās man tā kā prātā. Tā kaut kur, tā kā es tā īsti vairs tā neatceros tos mēģinājumus vairs, bet es tā domāju, ka tur bija. Jā. Tu atceries, ko tu dziedāji? Kas jums bija jādzied? Dziesmas, tās jau to laiku, Krievu laiku dziesmas. Mēs jau Ulmaņa laikā tas nebija, tas jau bija. Jā. Un kā bija dziedāt šitās te, kā vispār cilvēku uzņēma to? Nu bija jau visāds krievu dziesmas jādzied tur. Nemācēja jau. Plātīja muti. Plātīja muti. Jā, plātīja muti. Jā. Cik tur es blakus, kas man sēdēja, draudzene man bija Astra tāda, vai viņa saka, es tā galīgi neko nesaprotu, kas man tur jāsaka. Es saku, nu plāti muti, vairāk neko. Un es jau pat arī tās krievu dziesmas nemaz nezināju. Bet no tā mēs tur pa vidu pārējiem, tie jau visi, kas tur bija, zināja vietējie, bet mēs jau plātījām. Kaut kādas latviešu dziesmas arī bija? Kāds jau bija, Gaismas pils jau bija un tāda. Gaismas pils? Jā, to dziedāja. Bija. Tomēr dziedāja jau, jā. Un bija Barisona dziesmē šodien Lieldienu pirmo reizi dziedāja. Jā, tā arī bija skaista. To laikam mīlēja visi, vai ne? To arī dziedāja un bija un tāpat pūt vējiņi. Jā. Tās jau lika atkārtot, nezinu, cik reizes. Jā. Un tā. Un tā nekāda tāda, krievu dziesmas jau kas bija, tās jau dziedāja un no tām jau nekur vaļā netika, nekur. Skaidrs, tā nodeva visu laiku bija jāmaksā. Jā, repertuārās bija iekšā un to neviens nesvītroja, bet ko ne tāda liela pretestība, jo es savā ceļā tā nejūtu, ka kaut kas no tur būtu. Jādara pret to valsti. Kaut kur jau varbūt rīkojās. Kur tu darīsi? Bet mums jauniešiem un studentiem nevienam nekas tāds prātā nenāca. Mēs jau tik savas studijas un tas tik mums bija prātā, lai tik varētu kaut ko mācīties. Kā tad? Jā. Kā bija dziedāt pie Kalniņa, Teodora Kalniņa? Tas jau bija tāds liels meistars. Tā jau uz rokām nesāja jau visu. Jā. Viņam tāds smalks žests. Jā. Tie jaunie diriģenti visi, tie jau bija. Man jau ir aizmirsušies, kā viņi saucās. Bet jā, tie diriģenti bija jauki visi. Tur bija Vīgners, Leonīts tajos svētkos. Tur bija Kalniņš Teodors un Melngēls jau arī bija vēl. Jā. Melngēls arī bija. Un to arī bija Dūmiņā iemīlējusies. Es nebiju. Nepatīk. Man kaut kā nebija tā mīlestība toreiz tā prātā. Jau man pirms izsūtīšanas bija mīlestība un tā man palika viss un cauri un ar to man izbeidzās. Jā. Tās dzīves ir bijušas. Jā, un neko nevar darīt, un jāsaka, nav ko sūkstīties, kā ir bijis lemts, tā bijis noticis. Jā, gan. Laikam vajadzēja, tai Latvijā arī tā būt, ka būt zem tās Krievijas laikam. Laikam tā vajadzēja tā būt. Ko tur padarīs? Tā ir noticis un cauri. Pareizi. Es arī tā domāju, nav ko žēloties un nav ko sūkstīties. Neko tā izmainīt, to nevar. Ir, kura buntojās, pat Krievijā jau bija. Kur jaunieši mums tur, mēs jau tāpat mēs divas meitenes mācījāmies tai fakultātē un kopmītnē dzīvojām un tāpat uz to Tantsplaščatku gājām paskatīties, kas tā no mūs tur dancināja neviens. Un tā latvieši tur gadījās divi tādi jauni zēni un diezgan smuki cilvēki, bet mēs viņus nepazinām, tos latviešus. Pilsēta jau bija liela un mēs tā diezko nekontaktējamies ar visiem. Un aicina mūs tagad vienā reizē kaut kur satikties. Bet mums, ja mēs dzīvojam kopmītnē, un mums jāmācās, kur tam mēs iesim uz satikšanos, labi, ka tikuši mācīties, ja tā vēl kaut kur iztaisīs un netiks
mācīties mēs nekur neejam. Un izrādās, ka tie jaunieši tur bija buntojušies un tur bija apcietināti. Paskat, ka. Jā. Un tad, kad tur apcietina, tas zini, ka esi prom Vorkutā. Jā, tas būtu slikti. Jā, tad tur vairs neko nebija. Jā. Kā tu Tā to mēs- krustēvu iepazinies, pastāst šito? Ha? Kā tu Ai, tik jaunu Dievs. vīru dabūji? Kā dabūja jaunu Jaunu vīru, jā. puiku, jā. Jā, man jau nebija prātā nemaz ne pa tādu. Tas bija, kad es beidzu Felceru skolu, man aizsūtīja strādāt uz Felceru vecmāšu punktu. Un tas bija mežstrādnieku, kur var strādāja izcirta mežus. Tur ir lielas mežu platības 1000 kilometru lielas. Un tā bija sāģa, kur dzīvoja cilvēki, un no tās sāģas tālāk 15 kilometru meža izcirtumi, kur strādāja mežstrādnieki, bet viņi tos 15 kilometrus nevarēja no rīta prom un vakarā atpakaļ. Viņiem bija jāpaliek atkal tur uz vietas. Un tur bija barakas, kur viņi